Energoresursu cenu pieaugums mūs ir mudinājis izvērtēt ikdienas ieradumus, lai samazinātu dažādu energoresursu patēriņu. Ja mājas renovācijai iedzīvotāji vēl tikai gatavojas, tad ir svarīgi jau šodien rīkoties atbildīgi un apgūt energopratības pamatus. Izmantot termoregulātoru iespējas, regulēt temperatūru dzīvoklī, veicot to uz radiatoriem, mainot iestatījumus no 5 uz 3 vai savādāk. Tad attiecīgi arī logu pareiza veidināšana. Jūs vienkārši atstājat logu pašā veidināšanas režīmā un visu dienu atstāt vaļā, bet attiecīgi ilglaicīgi, bet plaši atvērt logu vaļā un paralēli aiztaisīt arī termoregulātoru ciet, jo tā mēs neizlaižam lieku siltumu ārā. Telpās, kurās neusturies, samazina radiatoros temperatūru. Dari to arī tad, kad dodies ilgstoši prom. Un aicini arī apsaimniekotāju uzstādīt vēlamo temperatūru visam namam. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāatcerās, ka viņi dzīvoja kopīpašumā un ka viņu ēkas apsaimniekotājs ir tas, kas regulē, bet tikai pēc tā, ko paši ēkas iedzīvotāji kopīgā lēmumā ir pieņēmuši. Tad viens no īstermiņa risinājumiem arī ir pieņemt kopības lēmumu par kaut kādas temperatūras pazemināšanu, par nakts režīmu iestatīšanu. Ja runājam par ilgtermiņu energoefektivitātes pasākumiem, tad noteikti tā ir ēkas renovācija. Šogad akcijas sabiedrība Rīgas siltums pirmo gadu piedalījās kā atbalstītājs konkursā Energoefektīvākā ēka Latvijā 2023, kuru organizē ekonomikas ministrija. Un mums bija tas gods ne tikai atbalstīt, bet arī piedalīties žūrijā. Un mēs pasniedzām šogad simpātijas balvu Vidridžu ielai 4. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka viņa bija tā ēka, kur jau uzsāka renovēšanas procesu 2016. gadā. Un tajā laikā bija tās grūtākā prasība, ka bija jāsavāc vairāk nekā 80% iedzīvotāju atbalsts, piekrišana šiem procesam. Reiķinot to, ka šajā ēkā ir 140 dzīvokļi, līdz to 80% no 140 dzīvokļiem diezgan grūti savākt, un par to arī tas lielākais ir atbalsts. Īstenībā renovācijas, kad mēs sākām to visu renovāciju, tad bija arī kaut dzīvokļi, kas bija pret renovāciju. Viņi uzskatīja, ka nevajag, ka māja ir labā stāvoklī. Bet, kad tas viss process ir beidzies un kad jau ir pirmie rezultāti, tad tie cilvēki, kas bija pret, viņi pat pasaka piedod. Paldies, ka jūs to izdarījāt, jūs esat maleči, un mēs tikai tagad to reāli novērtējam. Šajā kompleksajā renovācijā tāda māja gan tiek nosiltināta, mainīts inženieru komunikācijas veids, vai tas ir nomaina no viencaurļu uz divcaurļu sistēmu, tiek siltķermeņi nomainīti un uzstādīta ar regulējošu armatūru. Un tad jau iedzīvotājiem jau ir iespēja arī regulēt un pašiem jau to komfortu noteikti, pie kāda viņiem dzīvo. Apkopojot datus par 22. gadu, mums apmēram nedaudz virs 50% ir siltumenerģijas ietaupījums salīdzinot ar brīdi, kad pirms māja bija renovēta. Tā kā, apkuras izmaksas ir mazākas, bet tas nav vienīgais ieguvums. Otrs ir arī, kad ir daudzreiz mazāk avārijas darbi, jo mums bija problēma ar visiem stāvvadiem. Mums katru tur otro mēnesi bija atslēgts ūdens, kādam bija plīsis stāvvads. Tā kā mēs renovācijas laikā arī nomainījām visus stāvvadus, tad šādas problēmas mums vairs nav. Akciju sabiedrība Rīgas siltums dzīvokļu īpašniekiem piedāvā arī bezmaksas kursus. Tikai pusotras stundas laikā uzzini, kā paaugstināt savas ēkas apkuras sistēmas energoefektivitāti un ietaupīt. Kursiem pieteikties var mājaslapā www.rs.lv. Tiek piedāvāts arī padziļināts apmācību kurs māju vecākajiem un apkalpojošajam personālam par ēkas iekšējo siltumu un karstā ūdens apgādes sistēmu eksploatāciju un ēkas individuālā siltummezgla iespēju izmantošanu, uzlabojot ēkas energoefektivitāti.